Es jums šodien parādīšu, kā var uzpīt divus vainadziņus. Tā, lai uzpītu raspodiņu vainadziņu, ņemam vispirms klūdziņu. Sasienam kopā to ar stingri, lai neattaisās vaļā. Nu, un tad raspodiņus lasam tādām picītēm, liekam un pinam klāt ar diedziņu. Lapiņa liekas apakšā katram pušķītim, lai lūdziņa nepaliek plika un arī, lai, nu kā, galvai mīkstāk būs. Var pielikt arī ziediņus klāt. Tas vienalga kādus. Var kaut vai tur sarkanu āboliņu vai tās pašas margrietiņas, vai arī rozītes, ja kāds grib. Un tā turpina, līdz vainadziņš gatavs. Un tas ir apmēram minūtes 50 stundas darbs. Otru vainadziņu taisīsim no grīšļiem. Grīslīši aug dīķa malā. Pīsim bizīti un rotāsim arī ar ziedu pušķīti, lai krāšņāks. Sadalīsim trijās daļiņās, kā jau bizīti, un pīsim. Tā attiecīgi, cik lielai galvai. Lai krāšņāks, protams, ieliekam to pušķīti klāt. Kā matu sprādzi ieliekam tai bizē. Var vēl arī to bizīti uzpīt tik tālu, cik vajag galvai apkārt, lai būtu, un pārējo atstāt tos grīslīšus šādā veidā, nu kā viņi te ir, viņš tad arī skaisti tā. Tā kā vainadziņi ir gatavi, tad priecīgu līgošanu visiem, jaukus svētkus!